Labrīt visiem! Šodien esam ieradušies Paļeņu Cebelčizanska parkingā, kas ir Morskie oko ceļš, lai dotos uz Doļina Picistava augšu uz ezeru, uz ūdenskritumu. Un pēc tam apiet vienam kalnam apkārt un nonākt līdz Morskie oko ezeram. Jauciņš pagaidām rādās ideāls, plus 15 grādi, saule nespīd. Cerams, ka būs viegla iešana, ka nespiedīs karstums pie zemes. Paceļoties aptuveni 100 metri pa asfaltētu ceļu, turpinās vien vairāk un vairāk burvīgie skatiņi. Kalnu virsotnes mākoņos tītas, bet mēs tik soļējam uz priekšu. Mākoņains ideāli iet, nav karsts, nav augsts, forši pagaidām. Esam pacēlušies kaut kur uz 1200 metru augstumu. Turpinam gājienu uz Doļina Picistava, 5 ezeru ieleju. Un turpinam gājienu uz priekšu. Kaut kur var dzirdēt, ka mums tuvojās kvadrcikls laikam. Īstenībā jau otrais šodien. Tepat vispār traktors brauc. Iespējams, ka no kafejnīcām viņi šitādiem te nogādā pārtiku augšā lejā. Un mēs turpinām iet uz augšu. Esam nonākuši līdz vietai, kur var pieiet pie ūdens, ja var atveldzēties, un tek kārtējā kalnu upīte tur uz leju. Un mēs turpinām iet tik augšā. Pirmais lielākais apskates punkts laikam būs Siklavas ūdenskritums. Tāds mūsu Latvijas mērogiem un iespaidiem tīri tāds liels ūdenskritums. Esam nonākuši līdz tādai maziņai atpūtas vietiņai, ja tie, kas ir noguruši, var ieiet iekšā šī namiņā un pārvilkt telpu drusku. Un, ja ir lietus, tad var arī paslēpties no lietus. Mēs turpināsim iet uz priekšu, uz turieni. Cappuccina! Non pensato. Tralali, tralala. Sācies neliels lietutiņš, bet skati vienkārši graujoši. Mēs tuvojamies strauji augstumam, kur būs drīz jau mākoņi. Bet spriežot pēc visa, ja šitas laiks tā turpināsies,
Tad mums vajadzētu iekāpt iekšā mākoņos. Neko Edgars tuvojās. Cik to badīja baterija? Pilnīgi redzams. Un cik jums, jaunkundze, bodīja baterija? Viss forši 100. Iekāp mistiskas maisā viss paši. Jā, tāds skaistums visapkārt. Wow, krūta. Forši. Mūsu jaunatne tuvojās pa stāvajiem kalniem uz augšu. Iet kā riktīgi nezvēri. Mēs gandrīz toļposim nākt. Jā, tieši tā, Rasa. Un mēs turpinam. Un mēs turpinam kāpt uz augšu. Pa šim stāvajām akmens. Nezinu, kā nosaukt trepēm, bet ceļu. Brīžiem uzlīs lietuciņš, bet tas ir super atsveidzinoši. Un tuvojamies pamazām Siklavas ūdenskritumam. Tur augšā kalnos ir ūdenskritums. Kamerā laikam slikti varēs redzēt. Mēs iesim turpināt uz priekšu. Skati vienkārši kosmiski. Jāiet tur. Esam nonākuši līdz mazam ūdenskritumam, kurš ietek iekšā vienā lielā ūdenskritumā. Celsimies uz augšu, tur viņu varēs redzēt vēl jo labāk. Un tur viņš aiztek. Un turienes nāk. Un tā. Un tā esam nonākuši pie Siklavicas ūdenskrituma. Nezinu, cik viņam metri, bet vizuāli ļoti iespaidīgs. Jā. Kur tur no pašas augšas tek lejā ūdens straumes gāžās. Jā. Un iet uz turieni, uz leju aiz tiem cilvēkiem. Jā. Skati vienkārši graujoši. Cilvēki iečilo, atpūšās. Uz kopējā fona tas kaut kā šitā izskatās. Drusku migliņa ir, bet cerams, ka dienas laikā izkliedēsies.
Ūdens spēks visā savā varenībā. Esam uzkāpuši līdz 1600 metru augstumam. Principā jau mākoņos iekšā. Esam uzkāpuši ūdenskrituma sākuma punktā, kur Siklavas ūdenskritums esam mākoņu līmenī. Un, jā, nu. Kur ezers ir viens no entajiem. Principā, jā, nezinu, vai var redzēt video, bet mēs esam mākoņos jau augšā. Un turpināsim iet uz priekšu. Kur Estere? Jā. Turpinam ceļu uz priekšu. Uz kalnu kafejnīcu, kur būs kādu 1650 metru augstumā. Kur tas pats ezers. Jā. Jā, tas ir ezers. Tā esam nonākuši pie kārtējā ezera, kur būs neliela pauzīte. Gan jau kaut ko siltu uzēdīsim pie kafejnīcas kalnu. Jā, visa kalna augša ir vienā miglā, ne, bet mākoņos. Bet mēs vēl celsimies augšā. Un tāpēc pusdienu ieturēšanas kalnu kafejnīcā katrs ēda, ko gribēja, kurš šarlotku, kurš to, ko bija līdzi paņēmis. Izejot ārā, patīkams pārsteigums. Sāk saule parādīties. Būs labi, būs kolosāli skaisti. Jau tagad var redzēt, mēs vēl celsimies vēl augšā. Kad tu esi mazliet pakāpies, tev aiz muguras ir skaidrs, drusku pa labo pusi, un tu esi mākonī. Un atkal sāk līt lietus, jo tu esi iegājis mākonī. Piecu ezeru ielejā daļēji no augšas. Kur pa labo pusi mums mākonis liels. Esam vienā līmenī ar mākoņiem. Te ir kaut kādi latvieši atnākuši kaut ko dar, nezinu, kalnos. Un jā. Tur viss balts, un tur pamazām nav balts. Tur nav mākoņi. Esam atnākuši no lejas, iespējams, uz augstāko punktu. Tikko pusīti varēja redzēt, bet tagad mēs esam reāli mākonī iekšā. Un, jā. Šitā ir tāda nosacītā kore, kur principā tūlīt varēs redzēt arī otru malu. Cilvēki visu laiku kustās. Un re, kur ir otru malu, kur neko īsti redzēt nevar. Un mēs iesim tur tagad lejā. Atnācam kaut kur no turienes. Brīžiem labāk, brīžiem sliktāk. Bet redziet, tikko te bija balts, nu atkal drusku ir atsedzies. Pamazām laižamies lejā 1,8. 7,2 augstuma, lai dotos. Jā,
Tur būs asas līkums pa labi, pēc tam būs līkums pa kreisi. Nonāksim it kā drusku zemākā vietā. Un būs atkal jāiet drusku mazliet augšā. Skati vienkārši burvīgi. Visi dziedādami, dejodami iet gandrīz vai. Tas nekas, ka kādi 12 kilometri pievarētu jau pa kalniem šodien. Esam nonākuši burvīgā vietā, kurš, protams, ir daļēji mākoņu ieskauts. Un, jā, tur lejā var redzēt taciņu. Uz šejienes diez vai, bet pa kuru mēs esam atnākuši uz šejieni. Un, jā, turpināsim iet uz priekšu, šitam kalniņam pāri, lai pēc tam otrā pusē ieraudzītu Morskie oko, abus divus ezerus. Pavarās burvīgs skats uz pretējās puses kalniem. Daudzi filmē. Turpinam iet pa stāvelo kāpumu lejā. Brīžiem akmenis lideni. Brīžiem sanāk uz dibena pašļūkt lejā. Bet pamazām tuvojamies Morski oko ezeram. Augšus viņu varēja redzēt, bet, nu, jā. Un tagad pēdējos 500 metrus laikam turpinam iet pa šitādu akmeņainu ceļu visu laiku lejup. Priekšā pavarās burvīgi skati. Nonākot no Doļinapici stāvop ezeriem, pārējot Korei pāri, esam nonākuši pie Morski oko ezeram, pie pirmā. Skatīsimies, ko darīt tālāk. Ja grupai būs spēks, varbūt dosimies arī uz otro ezeru augšā. Pagaidām neliela pusdienu pauzīte. Apējot gandrīz apkārt Morskā oko ezeram, pavarās burvīgs skats uz ūdenskritumu, kurš tek no aptuveni 30–40 metru augstuma. Un ietek iekšā Morski oko ezerā. Kalnu virsotnītes. Kaut kur tur ir kafejnīca. Un mēs turpināsim iet vēl uz priekšu. Esam uzkāpuši uz Carnijas Stafu Podrisemi, izdomājām pēkšņi vēl, un tas ir vēl
1580 metri virs jūras līmeņa. Zīme deva, ka var uzkāpt pa 30 minūtēm lejā, bet mēs te drusku atdalījāmies no grupas un uzkāpām pa 16 minūtēm. Pareizi sakot, es uzkāpu pa 16. Daži labi uzkāpa arī pa 13 minūtēm. 30 minūšu vietā. Šitas ir tas otrais ezeriņš. Un tur augšā ir visi virsotne. Fantastiski. Un tā atgriežamies atpakaļ parkingā pēc 25 km distances. Iesākām ap 9 no rīta un finišējām ap 7 vakarā. Pilnvērtīgi pavadīta diena pa kalniem.